Cienījamā priekšsēdētāja, godājamie deputāti, nebija domājis nākt te kaut ko kritizēt, bet mani izprovocēja Jurēvics kungs, kurš nāca ar pārsteidzošu paziņojumu. Es vienmēr domāju, ka viņš nav tas lielākais dunduks mūsu Saeimā, ja? Un viņš paziņo, ka viņš ir lūdzis premjeri nenākt atbildēt uz deputātu jautājumiem. Tas ir fantastika. Bet es turēšu vārdu, nevienu nekritizēšu, tikai pateikšu dažus jautājumus cerībā, ka Jurēvics kungs pastāstīs šos jautājumus un mēs dabūsim atbildi. Vai arī Jurēvics kungs jūs nāksiet beigās un atbildēsiet pats šiem jautājumiem? Ir daži jautājumi. Tātad pirmais, kāpēc Latvija ir izmiršanas čempions Eiropā un Eiropas Savienībā 16 gadus pēc šīs koalīcijas valdīšanas? Otrais jautājums. Kā jūs skaidrojat, godājamie deputāti no Jaunās vienotības, ja premjeras kundze, varbūt noteikti, ka viņi klausās par radio, kāpēc mums budžeta deficīts jau aprīlī bija 777 miljoni, ja mēs zinām, ka Eiropas Savienība atļauj 3% un mums jau kopumā tas būtu 1,3 miljardi gadā. Ja mums ir pirmajos 4 mēnešos 777 miljoni, gandrīz 0,8 miljardi. Tad tādos tempos mums gada beigās būs 2,33 miljardi. Tas ir 1,8 reizes lielāks budžeta deficīts kā pieļaujamais Eiropas Savienībā. Kā jūs, godājumā premjeras kundze, ja jūs klausties, taisieties kompensēt šo visu? Nākošais. Kāpēc mēs visu laiku atsaucamies dažādos jautājumos, piemēram, par finanses tirga sabrukumu, par pensiju fondu zaudējumiem, vai šodien mēs dzirdējam arī no otrā līmeņa pensiju fondus vajadzētu ieguldīt Latvijā, bet Latvijā nav kur ieguldīt. Un mēs sakam, tur, ziniet, ASV tur prezidents tarifus maina, saprotiet, vasarā lija lietus, ziemā sniegs, karš Ukrainā. Un tad es paskatījos akciju un obligāciju emisijas 2024. gadā Latvijā un Igaunijā. Un es nesaprotu, Latvijā milzīgs sasniegums 700 miljoni, Igaunijā 1,7 miljardi. Tātad konkrēti 2,4 reizes vairāk. Bet Igaunijā ir tieši pa 500 tūkstoši, par pusmiljonu iedzīvotāju mazāk. Tur ir šobrīd 1,37 miljoni. Un pie šī visa viņi var 2,4 reizes vairāk investēt dažādās lietās. Tur valdība cita, kas tur ir. Viņiem netraucē karš Ukrainā, viņiem netraucē lietus vasarā, es nezinu. Valdība varbūt mums atbildēs. Nākošais. Mums solīja, ka šogad inflācija mums būs samazinājusies. Nekādas inflācijas praktiski nebūs. Aprīlī inflācija 3,9%. Kāpēc? Kāpēc mums ceļas cenas? Nākošais. Kāpēc nekad ministru kabinets, tagad ir politkorekti, es arī teikšu, lai man tur uz ētikas komisiju tur 100 reizi neaicina, es neteikšu, ka melo, bet saka nepatiesību, par negatīvo pieaugumu, par visādām lietām. Klimata un enerģētikas ministrija mums solīja, ka mēs ar baigo blīkšķi atdalīsimies no Brela gadu ātrāk, kā pionieri, triecienieki un komjaunieši to ir pieraduši, saistības pa gadu ātrāk. Un starpība starp šo tīkla pieprasīto un piedāvāto enerģiju, tā ir tā, ko sauc par balansēšanu. Un, protams, ka tur atjaunojama enerģija mums solīja ministrs personīgi un vesela rinda citu, ka mums nebūs jāmaksā vairāk kā 45 eiro par megavatstundu par šo balansēšanu. Skatos martā, augstsprieguma sadales tīkla datus par balansēšanu bija 150 eiro megavatstundā jāmaksā. Tagad aprīlī drusciņi nokrita 137 eiro par megavatstundu. Kā tā? Pietrūks šogad 50 miljoni. 50 miljoni jau nav nekāda nauda, saprotiet, vai ne? Tas tāpat, kā es teicu, ka 1400 eiro depozītā uz vēlēšanām arī nav nauda, jo cilvēki jau nemaz viņi nav redzējuši algās, novados mēnesī. Tā arī tāpēc nekāda nauda nav. Tā kā 50 miljoni šurp vai turp. Atkal skatāmies. Solīja, ka mums būs 4 kompensatori, tie 390 tonīgie spararāti. Cik mums ir viņu šobrīd? 1. Jocīgi, vai ne? Tagad nākošais. Izglītība. Jebkurā nozarē, kur pieskarās jaunā vienotība vai šī koalīcija, viss sabrūk.
Kā jau es teicu, tilts sabrūk, pagaidu tilts sabrūk, un pagaidu tilts arī drīz sabruks. Izglītība. Paskatāmies izglītībā. Mēs nobalsojām, ka tagad kā otro svešvalodu varēs izvēlēties kādu no Eiropas Savienības valodām, kas ir ļoti labs. Kas ir otrā valoda pamatā? Lielākā būtu vācu valoda, franču valoda, varbūt itāļu un spāņu. Ja? Tātad par šo mēs runājam jau otro saimu. Jau pagājušajā saimā mums bija Čakšas kundze izglītības ministri, tagad ir cita ministra. Mēs runājam pieprasījuma komisijā. Jā, mēs tagad, saprotiet, valsts tur iedos papildus naudu, mēs tur vācu valodas skolotājs universitātēm, ko tur. Cik papildu vietas ir Latvijas universitātē vācu valodas skolotājiem? Paskatījos, 10, nevis 100 vai 200 pamatskolu un vidusskolu. 10 iedotas, jā. Nekāda plānošana nenotiek. Ko mums solīja izglītības ministri? Ar šo gadu skolas neražos muļķīšus, kas ar 10%, kas būtu vecajā sistēmā vieninieku. Vieninieku karaļi netiks pārcelt uz nākošo klasi. Ja? Mums būs 15%, nevis 40%. Ja? Jo 40% tad pusi vispār nevarētu pamatskolu pabeigt. Nē, izrādās atkal mēs šogad to nevaram, nav sagatavots, nav šis ne tas. Ja? Nekas nekur nenotiek, varētu skaitīt, bet šie ir galvenie jautājumi. Kāpēc finanses tirgus neattīstās, kāpēc nav kur likt šīs investīcijas, mēs nevaram piesaistīt, kāpēc nepārtraukt ceļas elektrības cenas, un beigās, lai nebūtu ilgāk jārunā, gribēja aiziet kafiju iedzert, bet izrādās arī tur kafijas cenas ar ceļas, jo mēs esam viena tikai no 7 valstīm, kas ir akcijas nodokli uzlikusi kafijai. Kāpēc tas viss notiek, Kāpēc visu laiku šī koalīcija kaut kādā veidā čakarē iedzīvotājus un nodokļu maksātājus un visu laiku gudro, kā katru nākošo mēnesi kaut kā viņam sabendēt dzīvi? Ko mēs varam darīt? Labi, neaizkavēšu jūsu uzmanību, laiks ir nauda, bet es ar tādu aicinājumu izteikšu. Ja Rēvits kungs teica, ka premjeru viņš ir aicinājis nenākt, tad es aicinu jūs aicināt nebalsot šajās vēlēšanās un arī nākošā gada vēlēšanās par jauno vienotību nekāda gadījumā. Izmetiet to sarakstu, saprotiet, tā kā no kaut kādas sērgas briesmīgas, saprotiet, tā kā aicinājums pret aicinājumu. Paldies! Un atbalstam šo pieprasījumu, un meklējam jaunu premjeru.